Anitra, sveiki! Šodien Krišņaņa Barona muzejā notiek arī darbu vērtēšanas, cikla konkursu darbu. Un jūs, Anitra, esat pirmo reizi žūrijas komisijā. Kāds jums ir kopumā iespējas par šiem iesniegtiem bērnu darbiem? Labdien! Paldies visiem bērniem, kas ir bijuši tik uztīstīgi, ka viņi ir strādājuši ar stiklu. Tas ir ļoti nopietns materiāls, jo viņu vieglprātīgi pret viņu attiekties nav iespējams. Tā kā liels paldies bērniem, arī skolotājiem. Pirmais iespējas, protams, ir tāds ļoti eklektisks, bet tad, kad es rūpīgi iedziļinos katrā darbā un apskatos gan tehniski, gan tematiski, gan arī to filozofisko domu, ko bērni ir vēlējušies ielikt, varbūt tieši vai netieši, tad gandarījums ir ļoti tāds nopietns. Paldies par iespēju. Un šogad mums pirmoreiz ir nominācija pasniedzējs. Kuru no pasniedzējām, varbūt vairākas arī jūs atzīmētu īpaši, kuras, jo viņi parasti virza tos bērnus. Man ļoti uzrunāja Lauras Rostokas audzēkņi. Viņi tiešām var redzēt, ka tur ir kaut kā atraisīta tā brīvība tādā bērnā. Tas ir uzreiz tā kā. Tas ir svarīgi, vai ne? Atraisīt to. Jā, tas ir svarīgi, nevis uzlikt rāmus, bet atraisīt saites, lai tu jūties brīvs. Paldies, Anitra, veiksmi jums! Jā, paldies jums arī liels, visiem veiksmi novēlu.